Tātad, darba intervija. Kāds būtu jūsu vārds? Mani sauc Jevdokija Esmeralda Krieviņa. Labdien! Labdien! Kur man jāskatās? Jums šeit ir? Lūdzu, skatieties kameras objektīvā. Lūdzu, noņemiet rokas, lai mēs varam apskatīt jūsu sejas formu. Labdien vēlreiz! Kā jūs sauc un kāds ir jūsu dzimums? Mani sauc Maiga Zubiņa. Es esmu sieviešu kārtas pārstāve. Jā, ļoti jauki. Tātad, Krieviņš jaukuns, kādēļ jūs tieši izvēlēties strādāt pie mums? Nu, kā lai jums tā pasakam? Vienkārši es izdomāju, ka es gribu nākt uz jūsu uzņēmumu, jo šeit, piemēram, es gāju garām un skatījos logos, un tā cilvēki ēda kāpostus. Un man tas likās ļoti pievilcīgi, un tāpēc es izdomāju nākt uz šo darbu, strādāt, pieteikties, censties. Bet mēs esam dizaineri, interjeru dizains. Mēs meklējam arī sieviešu kārtas pārstāvu ziloņu krātiņu tīrītāju. Kāpēc jūs vēlaties pieteikties šim darbam? Nu kā, šo profesiju izkopusi man ģimene jau ir gadiem, paudzēs. Man vecmāmiņa tīrīja krātiņus, man māma tīra krātiņus, es tīrīšu krātiņus. Lai gan man ir tikai 54 gadi, bet es esmu stingri apņēmusies beidzot dabūt savu pirmo darbu un tīrīt krātiņus. Jā, šis arguments ir ļoti labs, es domāju, bet man ir vēl viens jautājums. Vai jums ir laba atmiņa? Jā. Jā. Vai jūs gadījumā neaizmirsāt uzvilkt otru auskaru? Nē. Jums ar matemātiku arī viss kārtībā. Ļoti man nav jauki. Jā, tātad... Nav. Nē. Ja tā padomā, tad kāposti arī ir saistīti ar interjeru. Tā kā, jo kāposti, manā mājā, piemēram, manā interjerā ir ļoti daudz kāpostu, tāpēc es domāju, mēs varētu izdomāt kādu jaunu interjeru, kuru nosaukums būtu kāposti. Kā jūs prāt? Es vēl nepateicu joku. Labi, es atvainojos. Kā jūs prāt rodas bērni? Nu, kāpostos. Ja jūs būtu auglis, kas jūs būtu un kāpēc? Es būtu kāposts. Tāpēc, kad man garšo kāposti. Nu, kapusta, nu. Ja jūs būtu auglis, kas jūs būtu? Es būtu rieksts. Rieksts? Ciets rieksts? Ja? Kāpēc tieši rieksts? Tāpēc, ka riekstus ir grūti atkost. Jūs esat sieviete ar noslēpumu. Jā, bet tas nekādā veidā netraucēs manam darbam. Jā. Vai jūs... Ko jūs iztēlojāties, ka jūs darīsiet pēc 5 gadiem? Es visticamāk pārdošu kāpostus. Jūs šeit nestrādāsiet pēc gadiem, ja mēs jūs pieņemsim? Nu, kad jau ka strādāšu, varbūt, ja es nepārēdīšos kāpostus šeit. Šeit nav kāposti. Apzinoties to, ka šis darbs varētu būt īpaši nehigēnisks un nepievilcīgs. Ai, nu par to pievilcību, kā teikt, jāsaka, ja ir dots, tad ir dots arī sūdu bedrē. Cik jūs vēlētos mēnesī saņemt algu? Nu, es saņemšu tik, cik jūs nolemsiet, bet būtu labāk, ja tas būtu kaut kur starp 200 un 600, jo zem 200 tad reāli nevar atmaksāt vienu rēķinu. Man jāuztur vēl 15 bērnu mājās, un taču vajag, Nu, paldies! Sveicināti jūs mājās! Labvakar. Mūsu šovā kļūst par deputātu Javari. Šodien aktuālākā tēma ir, cik maksā saldējums.
Tātad, mūsu inteliģentais viesis Maiga Zupiņa šodien jums pastāstīs, cik tad tomēr maksā saldējums mūsu Latvijā un cik par to maksātu deputāti. Lūdzu. Tātad saldējums. Manuprāt, piena izstrādājumi ir ļoti, ļoti labi, jo es katru rītu ēdu kornfleksus ar pienu. Visticamāk, ka tie ir sini-minīs, ja man garšo kanēls. Es atvainojos. Alerģijas. Bet piens ir ļoti laba lieta, un es ieteiktu visiem bērniem dzert pienu, jo kalcijs ir nepieciešams, lai augtu. Tieši tāds ir mans viedoklis šajā jautājumā. Paldies! Jā, tātad, protams, kā arī mēs dzirdējām, ka Marģeris Zariņš ir viens no labākajiem piena izstrādājuma speciālistiem. Tad mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc Latvijā ir tik augsti nodokļi? Es teikšu tā, ja visi latvieši visā Latvijā ēstu, tā kā pārtika tikai no Latvijas produktiem, pirktu tikai Latvijas produktus, tad mums krīzes vairāk nebūtu. Jā. Es tādu īpatnēju cepari. Paldies! Tātad arī runājot par runājot par īpatnībām Latvijā, kā jums liekas, vai Zigmārs Liepiņš ir labs komponists? Manuprāt, mūzika ir ļoti plašs jēdziens. Tāpat kā māksla ir ļoti